Vai ļausim runāt Sīmanim Pēterim un Jēzum Kristum Nācarietim sauktam? Jā? Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļā mēs lasām viņu sarunu. Šī saruna notiek naktī, un viss iepriekš notikušais vieš mācekļos īpašas jūtas. Viņi saprot, ka viss nav tā kā agrāk. Ir kaut kādas priekšnojautas, kaut kas īpašs notiks. Un tur Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļā 36. pants. Sīmanis Pēteris Jēzum jautā: Kungs, kurp tu ej? Jēzus viņam atbildēja: Kurp es eju, tu nevari man tagad nākt līdzi, bet vēlāk nāksi. Pēteris viņam sacīja: Kungs, kādēļ es tagad nevaru tev iet līdzi? Savu dzīvību es atdošu par tevi. Jēzus viņam atbildēja: Savu dzīvību tu atdosi par mani? Patiesi, patiesi es tev saku, vēl gailis nebūs nodziedājis, pirms tu 3 reizes mani būsi noliedzis. Šajā sarunā atklājās dziļš paradoks. Vai tu to redzi? Pēteris, Sīmanis grib mirt Kristus dēļ, bet Kristus ir sagatavojies un dodās uz Golgātas krustu mirt Sīmaņa Pētera dēļ. Vai tas nav pārsteidzoši? Kristus ir sagatavojies mirt Pētera dēļ un daudzu citu dēļ, arī tevis un manis dēļ. Bet Sīmanis Pēteris grib mirt Kristus dēļ. Vai tas ir iespējams? Nē. Kristus viņam saka, nē, tas nav iespējams. Cilvēcīgā daba ir ļoti vāja un šaubīga. Vienā brīdī mēs esam cieši apņēmušies kaut ko darīt, vai tur lūst vai plīst, un kad pienāk kādi spiedīgāki apstākļi vai brīži, tad liekas, ka visa mūsu apņemšanās ir izkūpējusi gaisā. Kristus to atklāja vārdos: vēl nebūs gailis dziedājis, ka tu jau 3 reizes būsi noliedzis, ka mani pazīsti. Vai mums arī kādreiz nav tā, ka man liekas, ka tad, kad es esmu kristietis, jeb kļūšu kristietis, jeb esmu kristietis, tad es kaut ko zaudēju. Pēters domāja, ka viņam ir jāmirst. Dažreiz cilvēki domā, ka viņiem, kļūstot par kristiešiem, ir kaut kas jāzaudē. Ja es esmu kristietis, tad varbūt es nevaru nopelnīt tik daudz kā citi. Varbūt es nevaru risināt dažādas lietas un konfliktus tā, kā cilvēki parasti mēdz labi atrisināt, jo man ir jābūt godīgam. Es nevaru būt vardarbīgs, es nevaru darīt to un vēl daudz ko citu. Es nevaru kaut ko ēst un kaut ko dzert, es nevaru kaut kur iet un kaut ko darīt. Vai kristietis ir zaudētājs vai nav zaudētājs? Vai viņš kaut ko zaudē? Jā, viņš kaut ko zaudē. Bet tas ir kaut kas tāds, par ko nevajadzētu uztraukties, ko mēs zaudējam. Mēs zaudējam grēku. Vai tā nav? Grēcīgu rīcību. Mēs tiekam atturēti no grēcīgas rīcības, runāšanas, darbības un tā tālāk. Vai ir vērts to zaudēt, vai par to vajadzētu uztraukties? Nē. Ko vēl mēs redzam šajā sarunā? Kāds ir mūsu priekšstats par to, ko ticība no mums prasa un dod, un kāds ir dievišķais priekšstats par to? Pēterim liekas, ka viņš ir galvenais, ka viņš Kristus dēļ var atdot dzīvību.
ka Kristus ir tāds, kura dēļ jādod dzīvība. Bet Kristus viņam atbild, ka ticībā jau viņš ir galvenais. Un Kristus atdos dzīvību Pētera dēļ. Mēs ar sevi, ar savu personību nevaram aizstāt Kristu. Mēs nevaram ar saviem nopelniem, ar savām pūlēm dzīvi vai nāvi aizstāt Kristu. Bet viņš ir tas, kas ar savu nopelnu dod mums dzīvi un piedod mums mūsu grēkus. Mēs neesam galvenie ticībā, bet Kristus ir galvenais. Viņš mūsu dēļ atdod dzīvību. Un vakarēdien dievkalpojumā, ko mēs arī saucam par piemiņas mielas dievkalpojumu, kad mēs Kristu īpaši pieminam, sakiet, kas mums būtu jādara, vai jāraud, jeb jāpriecājas? Jeb abi kopā var būt. Kad es domāju, mēs ik viens, kad domājam, ka mēs iedomājamies tajos vārdos, Kristus mīra manu grēku dēļ. Vai tie nav briesmīgi vārdi? Ikvienam cilvēkam, kuram ir kaut kāda sapratne un nojausma par morāli, vai tie nav briesmīgi vārdi? Ka kāds tevis dēļ, tavu grēku dēļ, tavas nepareizās rīcības vārdu un domu dēļ nomira. Viņš saņēma sodu tavā vietā. Es domāju, ka jau daudz mazāku lietu dēļ, ja mēs esam kaut ko nepārdomāti izteikuši, kas kādu citu cilvēku ir sāpinājis. Ja es esmu izdarījis kaut ko tādu, kaut vai vienkāršā fiziskā darbā strādājot, kad esmu ievainojis kādu citu cilvēku, vai aizskārs kaut kādā veidā, un tad es redzu sāpes viņa sejā, vai tas man neliek justies arī nērti. Tāds arī paša sirdī ienāk sāpes un skumjas. Es esmu kaut ko tādu izdarījis, kura dēļ kāds cits cieš. Un es to nevaru pat izlabot. Vai ar to, ka es palūdzu piedošanu, to var izlabot? Ne, bijušo atpakaļ nevar pagriezt. Ar to, ka es palūdzu piedošanu, es varu parādīt tikai to, ka man ir žēl, ka es nepareizi esmu izdarījis. Bet tās sāpes atņemt pilnā mērā jau es nevaru. Ne arī to nepareizo rīcību atgriezt. Un tā, kad mēs domājam par Kristu, viņš mūsu grēku dēļ nomiris. Vai tu jūties slikti? Vai tu jūties sirdī sagrausts līdz sirds dziļumiem? Kristum bija jāmirst manu grēku un pārkāpumu dēļ. Bet vai vakarēdien dievkalpojumā, piemiņas mielastā, kad pieminam Kristus glābšanas darbu mūsu dēļ, mums nav arī jāpriecājas? Vai nav jāpriecājas? Noteikti ir. Kādēļ? Tā paša iemesla dēļ, ka Kristus mūsu grēkus ir izpircis. Mūsu vainas, nepareizās rīcības, vārdi, darbi un domas. Ja mēs tos nožēlojam no sirds, viņš mums piedod. Mums vairs nav jānes šo noziegumu smagums. Mums vairs nav jādzīvo zem šīs nastas, ka es esmu vainīgs. Mums nav visu mūžu jādzīvo ar padarīto grēku nastu uz pleciem. Vai mēs to spējam? Dzīvot visu laiku, visu savu mūžu, sarakstot savu grēku sarakstu, vai kladē, vai lielā lapā, vai varbūt savā datorā īpašā failā, un tad katru dienu tos lasīt un vaimanāt, vai ko es esmu izdarījis, ko es esmu izdarījis, ko es esmu izdarījis. Vai Kristus piedošana nozīmē to? Mēs lasām Dievu vārdā, ka viņš saka, ka mūsu grēki ir iemesti kā jūras dzelmē, visdziļākajā vietā, kur neviens tos neceļ augšā, un Dievs tos nepiemin.
Mēs cilvēki mēdzam viens otram pieminēt arī izsūdzētos un piedotos grēkus, bet Dievs nepiemin. Ja Dievs piedod, tad viņš piedod. Mums nav jādomā atkal par to, ko es izdarīju pirms 10 gadiem, kā es tā varu izdarīt, kā es tā varēju pateikt, kā tas tā varēja būt. Ja Dievs ir piedevis, tad viņš ir piedevis. Ja Kristus manus grēkus ir izpircis pie krusta, tad viņš ir izpircis. Man vairs to nav. Un es varu priecāties. Bet priecāties, kad es varu pa īstam? Tad, kad es esmu dziļi nožēlojis. Vai pieņēmis to nožēlu, ko Dieva gars dod manā sirdī. Ja es neesmu īsti nožēlojis, tad arī īsti nav par ko priecāties. Vai ne? Bišķiņ gadījās kaut kāds sniegs, tur sīkums. Vienalga, bija, nebija. Bet ja es esmu pārdzīvojis, un jo dziļāks ir bijis šis pārdzīvojums, jo lielāks arī prieks. Lielāks prieks par to, ka Kristus atbrīvo no šiem grēkiem. Prieks par salīdzināšanos ar brāļiem un māsām vai ar cilvēku, kuram es biju nodarījis pāri. Kristus piedošana ietver arī piedošanu no šī cilvēka, ja vismaz mūsu atbildības daļu, ka mēs ejam pie šī cilvēka, kuram esam nodarījuši pāri un lūdzam viņam piedošanu. Patiesi, bez kāda jā, bet tu jau arī bez piebildēm. Es esmu vainīgs, 100%, vai tu man piedod. Man žēl, ka es tā izdarīju. Vai tas nav lieliski, kad var salīdzināties? Un kad varam saņemt atpakaļ atbildi arī es tev piedodu, jau sen esmu piedevis. Vai kādreiz tev tā ir bijis, ka tu ej atvainoties un lūgt piedošanu, un cilvēks saka, neuztraucies, es jau tev sen esmu piedevis. Tev ir tā bijis? Tas ir lieliski, cilvēks tev ir piedevis. Tas ir jauki un tas ir prieks. Un vakarēdien piemiņas mīlas dievkalpojumā mijās gan šīs bēdas un skumjas no visas sirds, gan arī prieks un gaviles no visas sirds. Kristus mums ir piedevis. Un šajā reizē, kā parasti, es arī vēlos lasīt no Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas to, kas notika nedaudz pirms šī Sīmaņa Pētera un Jēzus Kristus sarunas. No 1. panta sākot. Bija laiks pirms Pāsās svētkiem. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva, un savējos, ko viņš šajā pasaulē bija mīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Mīlestības laikā, kad Velns Jūdam Simja dēla Iskarjotam jau bija ielicis sirdī nodomu viņu nodot, Jēzus, zinādams, ka Tēvs viņa rokās bija nodevis visu, un ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no mīlestības un novilka virsdrēbes un paņēmis linu drānu, to sev apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājamā traukā un sāka mācekļiem mazgāt kājas un slaucīt tās linu drānā, ko viņš bija apsējis. Tad viņš nāca pie Sīmaņa Pētera, tas viņam sacīja: Kungs, tu man mazgāsi manas kājas? Jēzus viņam atbildēja: Tu tagad nezini, ko es daru, bet pēc tu to sapratīsi. Pēteris viņam sacīja: Nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja: Ja es nemazgāšu, tad tev nebūs daļas pie manis. Sīmanis Pēteris viņam sacīja: Kungs, nevien tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus sacīja: Tam, kas ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs un jūs esat tīri, bet ne visi. Jēzus zināja, kurš viņu nodos, tādēļ viņš sacīja: Ne visi jūs esat tīri. Kad viņš tiem kājas bija nomazgājis, viņš atkal apvilka savas virsdrēbes,
un apsēdies tiem sacīja: vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat skolotājs un kungs un pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es kungs un skolotājs esmu jums mazgājis kājas, tad pienākās, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat. Jo es jums esmu devis priekšzīmī, lai jūs darāt, kā es jums esmu darījis. Patiesi, patiesi es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, un sūtnis nav lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Vai mēs arī vēlamies būt laimīgi? Mēs lasījām, tad varam to darīt. Kāju mazgāšanā var piedalīties ik viens, kurš tic Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam. Un kā parasti mēs dalīsimies kāju mazgāšanas laikā pa telpām. Māsas paliks šeit, šajā telpā, brāļi dosies uz augšējo zāli un ģimenes uz blakus telpām. Lai Dievs mūs svētī. Āmen.